Labdien, godātie televīzijas skatītāji! Jūsu ekrānos CNN aktuālākie sporta jaunumi. Ar jums kopā šodien tuvākās minūtes būsim mēs, Jūlija Tīruma un Zana Kalniņa. Vakardien notikušajā pasaules čempionātā hokejā ceturtdaļfinālā izspēles mačā starp Norvēģijas un Kanādas valsts vienībām ar 2-0 uzvaru izcīnīja Kanādas valsts vienība. Spēles pirmos vārtus atklāja Norvēģi. Jau trešajā spēles minūtē atbildes gājiens nebija. Jāgaida ilgi, jo pēc 35 sekundēm starp Norvēģu vārdsarga Ulle Holemāra kājsargiem spēcīgu metienu raidīja Teds Saimons, panākot izlīdzinājumu. Spēle turpinājās kanādiešiem periodiski gūstot vārtus, gan otrajā, gan trešajā periodā. Par spēles vērtīgāko spēlētāju Kanādas valsts vienībā tika atzīts pirmo vārtu autors Teds Saimons, bet Norvēģu valsts vienībā Gunnars Gustavsons. Rīt pusfinālā pretīm stāsies Krievijas un Zviedrijas valsts vienības. Paldies par uzmanību! Tās bija CNN sporta ziņas. Ar jums kopā biju es, Zana Kalniņa, Un es, Jūlija Tīruma. Palieciet pie TV ekrāniem, jo tūlīt studijā laika ziņas.